paņēma mucu pārtikas, bet divās vietās vītas nav, tāpēc nav hermētiski jāliek plēvē. Caurums ir jāvāk papildus skābekli zivīm. Būs jāmēģina pie krasta laikā zivis. Jau 8 par vēlu atbraucu. Pa tumsu izbraucu, bet kamēr atbraucu, kamēr zivis vajag savākt. Kā būs, tā būs, pietiek laika. Nevajag man jau to maisu zivju, lai būtu kaut kas liels, vismaz dažas zivis par dienu. Tikko metru no krasta izlēca metrīga līdeka. Ēdu desu, brokastis taču ir jāēd. Es gandrīz aizģījos no tāda šoka. Tur kaut kādu zivi sakampa. Tur nevienkārši izlēca, bet tur kaut ko noķēra. Pie paša krasta, tur pat pusmetris no krasta bija tevot pa labi. Vajag iemest karūsu lielo. Man plaukstas lieluma karūsas 18 centimetri noķertas. Ja tur tādi monstri dzīvo, aukla man resna 0,8 mm, ķīniešu, protams. Gruntene, test 200 grami. Kas bija, to paņēma. Kā vienmēr kaut ko aizmirstu, sarakstu, pierakstīju, bet neizlasīju. Svariņu nav. Strauma spēcīga. Svariņus aizmirsu. Auzas aizmirsu, vienmēr lieku putrā, lai cieta barība būtu, lai neizšķīsti ātri. Bija mannas daudz. Imaize lieku arī, lai lipīga. Jāmēģina tad iemest to karūsu kaut kā. Jā, šoks bija. Tiešām var aizrīties no tāda šoka. Tikko padomāju, man krokodila mašķere. Krokodils izlēks, tā bija. Tikko bija kaut kas liels. Pavilka dažus metrus. Pa bremzi atlaist, ja pats spēju kameru izslēgt. Ir. Aizbāga. Gaidām, leidaku esam. Kaut kas bija smogs, milzīgs. Nebija. Vajag to tiekliņu nolikt.
par to sātu brauķi. Viens pats, visi grib guļāt sātā. Aizmirst uzglabājamo tīkliņu. Nu, jālasa tomēr tas saraksts, kas jāņem līdzi. Maisā izduru daudz caurumu, akmeni iemestu un būs labi. Tā jau daudz reižu biju darījis. Bez akmens zivis peldēs pa augšu maisas. Obligāti akmeni vajag, kad gāju gabaliņu pa ceļu, kamēr atradu akmeni. Šeit tūmā nav vispār akmeņu nekādu. Vai jāņem no mājas. Daugavā biju noķeres zivis. Lielākas un mazākas, bet tādu mikro zivi, tas ir rekords. Pat nesvēru, man ir mazie svari juvelieru. Nu, lai kaut ko tur maz nosvērtu, kādreiz jau vajag mājās. Tas ir vispār pārsteigums liels. Vismaz pirmā zivs. Tagad vispār klusums ir. Nekādas līdekas nav. Vajadzēja pagaidīt, lai līdeka ierīja līdz galam to karūsu. Viņa kaut ko nobijās. Iekodās, bet neatlaida. Kad vilku, tad jau atlaida. Arī pavadumas paņēma. 3 pavadas tikai man. Pirku, pat pa 5 gabaliem pirku vasarā, pavasarī. Jo kaut kur arī nolieku, kaut kur izņemu no mašīnas, tad labāk, lai ir vairāk. Svariņus nepaņēmu dīvaini, nepaskatījos, domāju, visu laiku bija mašīnā. Svariņi ap 100 gramiem. 3 gabali bija. Nav. Jāiet pusdienas sēst, lai zivis ķeras pašas. Jābrauc mājās. Ko tur sēdēt līdz naktī? Vispār neraustegu. Tagad paraustie 3 sekundes kaut kas sīka zivtiņa. Jēgama no tās zivtiņas sīkās. No rīta vismaz raustīja, tur liela līdeka izlēca. Vai tur kaut kas liels bija, metrīgs. Bija cerībā kaut ko noķeršu. Tagad jau 2 stundas kaut kur. Tagad tu parausti atkal. Tur sīkaļas. Tā ar papēti un miers. Tas izbesīja. Ja tur ķertos kaut kas, kaut mazas zivis, varētu nosēdēt līdz vakaram, līdz naktī. Vai mājās sēdēt, dzert alu, vai atbraukt uz Daugavu. Es šogad Daugavā biju tikai 2 reizes. Visu laiku lītas lija. Dažas dienas bija saule, vajadzēja braukt uz mežu strādāt. Nauda taču ir jāpelna. Kreisajā stūrī cilvēks stāv, kur pludmaletā lielā. Gan jau mašķerē, ne jau tāpat vien atnāca pasēdēt.